Dreikam un Kendrikam gandrīz 40, tāpēc visu varam sagaidīt vēl. Nu jā, bet, Jā. viņi... Digmunds tev prasa, vai tur- tu akapellā piedalītos, nevis BPM-ā. Nē, es vispār negribu neko tādu, kur man ir jādomā un jāiegaumē kaut kas no galvas. Jo There you tas ir... Nu, man ir ritma atmiņa laba ir, bet Jā. tas, nezinu. Tālūk. Džeka Maliča, ka viņi tur zem kamerām un gaismās un pie spiediena. Nu, normāli močī, tā kā to vajag neaizmirst, vērtējot battles, tev arī to, ka jauns gurģis vienkārši var samīsties no tā spiediena, kas ir apkārt. Man Bruno... Tas pats rekords, cik es sapratu, kas tur bija tas Silaus rekords toreiz, ka mēs runājām. Jā. Viņš vienkārši samīzās laikam no tā spiediena, kaut arī viņš ir diezgan krūts punchline mašīna, un viņš var diezgan krūti 3-7-1 izdzīvot. Es pat viņu ielikt, ka viņš varētu playoffos, pat domāju, ka viņš varētu mierīgi tikt. Bet, viņam tas, nesagāja, neīstais šis te, sagatavošanās bija. Kristars jautā, ar ko Grafmans nodarbojas? Es dzīvoju. Dzīvoju brīvi, neko nelaižu vējā. Let's go. Man vienīgi gribējās no Bruno pajautāt pēc tam privāti, kuru viņš, kad ienāca iekšā tiktu kā bišķīt, kuru panšu es tur nenoķēru, aizmies viņam pajautāt. Bet labi, davai, es domāju, maucam, tad Grafmans man saka, pauzēt, kāds tavs domas. Nē, mēs daram tā, mēs noskatāmies vienu pantu un tad tu nopauzēs parunāju un tu tā pa pantiem ejam. Davai. Čau, Excel. Es noteikti tos punchlines atcerēšos, ja tur kaut kas baigi būs, zini. Excel saka, Tim Danagijs par to referiju runiet. Nu jā, tas jūs apitāt. Runa ir, runa neiet. Paldies. Runa ir. Grafmans man arī māca runāt savu. Es iemācīšos panču, runāt un beigās repošu pie Grafmana. Es būs apskatnieks, kas repo, varēs disot visus džekus, ko tu esi apskatījis savā video karjerā. Nē, iedomājies. 50 eiro. Jā, 8. finālā bija Sotaciņš, tad tagad es dalīšu džekiem 250 eiro. Kaut kā tā. Pirmkārt, paldies LVBet. Un otrkārt, paldies Monster Energy. Iedodam viņiem arī troksni, bez viņiem šitais nebūtu. Super! Pirmais rauns. Ejo, LKI Dībo sāk. Vēlreiz, palādījum iedodam troksni! Aiziet, Meloši! Mums skatās 30 cilvēku. Paldies visu, kur skatēties. Paldies. Aiziet! Yeah! Veiders! Šodien brīnums notiks, un tu šito batlu papisīsi. Pizduļai man neizrakstīsi, pēc tam vienu singlu izlaidīsi. Jo vēl, ka tavu kukuruzņi krepu aizmirsīs. Ja bazrē dzī, ar mani to bazaru nevajag dzīt. Ja negribi dzīvot, tu nelabu dzīvi dzī. Esi tu sīka gnīda, kura te mūziku rada bez mīlestības. Dībo dabū maizi, batlā mīcu mīklu izmisumā. Krīti ceļos dievs, tā nav īstenība. Tev ir kruti flovi, kur tu rautu tādu. Dzintars atnāca, lai papistu, jo ir uz naudu kārs viņš. Kad beiba iedot kaklu, jūties tā kā bārdzinis. Ja uzvarētu dzī, šeit būtu dzidzī partijas. Universāli flovi dzintar šovakar būs žopa. Rukai melnu muti, lai man būtu baltas botas. Ar mani nevajag turēt pārāk ilgi acu kontakts. Dabūsi pa dirsu tā, ka iztīsies kā kompakts. Redzēju, nākam tevi smaidām. Par Kazimira balsi piekasīties būtu gaidāms. Redzēju, ko citi neredzēja tajā laikā. Man novembra soundcheckā likās atgriezies ir Dainārs. Par cīgu pārdot var šo dināru. Nogriezīšu te, batlā kļūsi tu par ināru. Zināms, ka šmigāši siera puika algu iztērēt. Un esi pirmais dzintars, kuru Dībo nāksies izsmērēt. No visiem suņiem šeit, tu esi tikai pūdelis. Pasmaidīgi, gan jau dzirdēt tikai pūdelis. Visi zin, ka savus penteris es labi bliežu. Dzintars sliktais nēc, jo viņam džempers ar radziņiem. Iekabinu dzīvus tikai alu kabiniet. Un šitos nagetus es īzī apēdu kā kavalieris. Tagad stāvi tu uzpūties kā pampers. Bet šī nav pirmā reize, kad es uzkūpinu gangsteri. Sienā zīdim aplauzīšu antenas. Un tie cilvēki pat nepastāvēs par tevi. Pat ja iesi vairāk uz džimu, tu nekā butlers. Tu un tavi buļļi vienā sekundē tiks kastrēti. Vari skriet uz trolei, būšu droši paspēs. Ja negribi, tad salocīšu tā kā nošu atslēgojas. Ar flow varu izkausēt pa terminatoru. Dzintariņš ir žurka un es šodien bembi vākoju. Ne jau pirmo reizi ceļā pagadās tādi bandīti, kas nevar pacelt latiņietam, kabatā pāris santīm dzī. Pēc betla paliec zemē gandrīz dzīvs. Tavā sejā viegli manāms ir gandīs mīns. Bet par attīstību tāpat ne Rubīna sūda paliec atpīstīts. Par tik ļevu tekstu nedod atlīdzību.
Dzī, sapis bītus panti, šķīpi katru dienu acis spīd šmigā. Dzī, mājās taisi dināru dzīves, bet ne galdā vari uzlikt tikai pivāru un cīgas. Zem pivāra tu sajūties kā Kijānu Rīvs, bet nevar atrast kuci, kura pisās pa brīvu. Stāvu pa savu, vienmēr daru tā kā pienākās, bet atdarināt reperus ir viss, ko vari piedāvāt. Vai esi tas, ko saki, to savu pajautā pats, jo, kad ierodās Dībo, tad apraujās bazars, pants. Es gribēju pateikt, paldies par subscribe, so many noodles. Paldies par subscribe, vecīt, paldies. Tūlītām dzirdēsim grafimāna domas. Nu, vecīt, 6 punchline ir izrakstīti. Es zinu, kā Daris noklausos, un, kad es klausos, viņš ir jādara kaut kāds vārdus, lai es atceros punchline. Ok. Un kā tā patika, Dībo, pirmais? Vai arī mēs Man nepatika pirmās 4 rindas, to es varu vienkārši pateikt no mīnusiem, kas ir. Ok. Tur bija Ozola Raimskīms, tu zini, man es baigi neatbalstu viņu. Var pateikt, es vienkārši aizmirsu. Terat īsi, katat īsi, redad īsi, tur bija pilnīgi dažādi vārdi ar galotni īsi. Tu pa to, ka nav sarīmēts kopā, ok. Jā? Vienkārši baigi dīvaini, ka viņš pirmās 4 rindas norīmē tajā Ozola skīmā, un pēc tam viņš aizgāja dubultajās. Tas bija šī tāds... Bet flows tev patika? Man patika flows, kā viņš pēc tam aizgāja. Viņš bišķiņ tur tajā, ka viņš to mēģināja flow switchot tuvāk pie beigām, viņš bišķiņ tur bišķiņ liekas, ka nolažoja. Ok. Bet es sapratu, es saku... Jā, es tā kā pie sevis biju iedomājis, ka moš tas ir prikols, ka viņš ķipa piedurās. Ok, tad man ar kaut kāds domas, tad man varbūt jāpasaka. Jā, viņš tur pieminēja, jā, viņš imitēja to dzīvi, jā. Jā, viņš tur imitēja. Dzīvi, ka roči močīja, viņš močīja, ķipa viņš norīmē tikai beigas pēdējā pieteikumā, jā? Man tā imitācija vairāk bija, ka viņš viņu to balsi, ka viņš arī var repot tā kā viņš, ķipa, tā kā tas dzīvi ar to savu zemo balsi, tāpēc, ka dzīvi, ķipa, ir prikals. Nē, es nerunāju par to bazarē, es runāju par to, ka viņš norīmēja te pirmās 4 rindas, tas, tikai... Ok. Man likās, pēc tam viņš imitēja pēc... Bet jā. Paklausies pirmās 4 rindas. Labi, davai, noklausīsimies pirmās 4. Veiders! Šodien brīnums notiks, un tu šito batlu papisīsi. Pizduļai man neizrakstīsi, pēc tam vienu singlu izlaidīsi. Jo bail, ka tavu kukuruzņi krepu aizmirsīs, ja bazarē dzī. Ar mani to bazaru nevajag dzīt, ja negribi dzīvot, tu nelabu dzīvi. Šitas te, jā, bija. Jā, ķipa izlaidīsi, papisīsi, norakstīsi, tetatīsi, rīsi, šitie te. Karoči, cik es saprotu dzīvi pieteikumā norīmē tāpatās tikai ar citiem vārdiem, ja? Es pieteikumu tagad uz vietas neatceros. Es atceros tikai pa Viļņa bāru no tā pieteikuma, jo tur ir citējumi vispār, bet jā. Bet tādām... Dībo saka, tas bija pārveidos dzīvi rinds ar tādām pašām atskaņām, kā viņam. Tad pareizi. Karoči, tas ir dzīvi kašķeks, tas nav Dībo. Jā, tas ir tīri uzdarsiens. Tā, davai ejam pie plusiem. Man 1, 2, 3, 4, 5, 6 punchline ir izrakstīti. Jā. Kas tev patika, saka? Es vienkārši neatceros tos punchlines pilnībā, bet es vienkārši uzrakstīju tās frāzes, no kā viņi ir veidoti. Drošs. Par to, ka viņš strādā melnu mutu, lai būtu baltas botas, tas bija nice. Labs. Tas pat dzintaru izsmērēšana bija crazy. Jā. Dzintars ieriņš, dzintars, viņš ir dzintars, cik es saprotu, uz Čels. Jā, vārds. Nageti kavalieri, visi man NBA people. Hell yeah. Butlers un Jims laikam, cik es saprotu, arī Jimmijs. Jep, buļļi izkastrēt. Nošu atslēga bija par nošu atslēgu nice punchlines. Jā, izlocīšu. Un par to, ka tu esi žurka un es tev vākošu vai kaut kas tāds vēl bija. Jā, un arī kompakts. Tas bija žurka pēc tam, kompakts. Par to kompaktu tā, jā, bet šitie tādi, kas man palika visvairāk prātā, tā kā... Tad vairāk plusi bija nekā mīnus. Viņam ir diezgan krūts progress no pēdējiem batlēm, jo viņš tik daudz vecīt nepančoja, tā kā viņš pančo šobrīd, tagad. Viņš ir sapratis, ka viņam ķipa kaut kāds likmīts lielāks, jo šitas ir ceturdaļfināls. Tu, karoči, Dībo reāli, viņš pasēž pie tekstiem, viņš diezgan krūti varētu punchlinot. Tāpēc man viņš bija favorīts. Tāpēc man vakar arī bija šī zīkāmas streams valda aizgāja, kad viņš, es jau zināju, ka viņš te tika tālāk, bet tā dzīta trešais rauns, un zikā tas trešais rauns man vienmēr liksies tāds Game 7 gandrīz vai, jā. Tev pēdējie tavu vārdu, ko tu pasaki batlā, un viņš vienkārši
viņš pants bija īsāks, un tad viņš beigās vēl kaut ko aizmirst, tāds, uzmet. Zini, kā ir, Krievijā bija battles viens sen atpakaļ, ko es skatījos, kur nebija Game 7 type situācija. Tur bija tā, ka Čāls pateica visu pirmajā pantā vai otrajā, es neatceros. Jā. Un viņš viņu tā otrajā vai pirmajā izdrāza, ka viņš trešo vienkārši noskipoja. Viņš saka, es nemučīšu trešo, to var mučīt trešo. Nopietni, bet tas ir... Un viņš uzvarēja 3-0, ja es nemaldos. Nu, tikai 3-1, vai kas bija, viņš uzvarēja reāli. Bet, zini kā, bet es iedomājos to situāciju. Zini kā, ja tu esi vēl tā kārtīgi noblies. Par lielām olām, lai tu izdarītu, lai tu būtu pārliecinās par to, ka tā būs. Čau, Vaiti, čau, Sandri, čau visiem. Tā, tagad Grafmans reaktos uz dzīvi pirmo. Pagaid, tūlīt uzliksim skaņu. Jā, saka, ka tu esi gatavs. Davai, malcam. Let's go, Melo, šeit, aiziet! Ok, pirmkārt, ja tu pat brīnumainā kārtā šito pacelt, tev tāpatām būtu tirsāt. Tā kā padomā lapības tirsāts, jo kā tu vispār iztēlojies uzlikt uz tā saifera beat. Tu pēc 2 gadus dziesmu neesi sarakstījis. Viss, ko tu esi izdarījis, ir atnācis te iepozēt un pablotot. Priekšot izlāt TikTok klipus sačopot. Kuds neviens tāpatām neskatās. Mošpļā nākamreiz vajag palikt sabojas surfers apakšā. Tā, lai tā taut izlā huiņa būtu kaut cik skatāmāk. Es biju ahujā, ieraugot tos videos, kur tu sēžot mašīnā uz YouTube taipītiem savus ļevos pants skaitīdams. Piedalējas studijas laiku aprakstā. Es iebau, ko šitas diletants, bļa, dara Sudraba kanālā. Ja tu nebūtu tās nabaks, tad es minētu, ka tu viņam samaksāji. Tu sev pierādīt jau kuro gadu nāc, nemīz vecais šogad arī nesanāks. Un šitas bombs domā, ka ir bronzi, jo asociēts ar Sudrabu, bet man pohu izliktu jūs abus fujek, beidz te visiem prāts galot. Pizģēks, tu zeks, izaug mutē turot Sudrabu karot. Un arī pimpi, cigānu nakī nāk pēc gold, bet no sākuma jātiek galā šito ciema pīnces, sniega princis, Makavelī, nulles hitsapziņas pāķis sabadāt. Matā tavas sirds pie dīrsas, Lana Rhodes. Bļa, mums vienā kāstī tas, ko tu pa kraus zauz. Pie mīķa plato, bet backstage'ā tu nagus grauz, plecs rauz, kad tev prasa pa bazar atbildēt. Es te nācu uzvarēt, tad tu lai griens nevi pafučē. Tā iepozē, izbaud savu 5 minūšu slavu, jo tā ir gada haļaba, ka tava jebala, bļa, vispār ceturdaļu finālā ir redzam. Mēs abi labi zinām to, ka tavā vietā bija jābūt Daņikam. Viņu vienkārši dzīvē labi nesaprata, kāda jēga no tā, ka tev var dzirdēt, ja tu tāpatām neko nepasaki. Ko? Es esmu transvestīts. Publiskajā točā lieku šitai kucē justies neēt, kamēr viņa dirž. Domā, es tu baigi diš? Nē, tu diš pīpari paslūkā. Džeki nereiko nevienu tavu rīmčiks arī ne. Kāds tev battle raps? Īstās, ka tev haltūr palīdzēt vajag sazīmēt. Varbūt varu kaut ko piespēlēt. Kādreiz gāju handbolā, varu šitās bumbas paturēt. Tu pat dzīve esi papisējis. Tu pat savu vārdu paņēmi no pasan, kurš pie filmas beigās dabūja pa seju ar misen. Pats tu neiec rakstīt, tāpēc pizdīt citu riteni. Damn! Saki, ka tu jūties tā kā Tībo, jo dari visu pats. Bet bez šī projekta un Sudraba tu bļa repā nebūtu nekas, un tas ir fakts. Paldies, ka nošēroja TikTokā laivu. Paldies par laikiem arī TikTokā. Paldies, Laivs. Pagaidīsim Grafmans, ko pateiks. Es neko nepierakstu, es ko atceros. Vecais, nu, bet baigi vaibi. Es tagad šito klausos 3. reizi, es pat arī sajūtu caur kaut kādu negribu izrakstīt 3 punchline'us, kas it kā ir punchline. Jau, Grafman, šitas arī nav glaiz no manis. Es klausījos vēlreiz, man tāds, izit vai pirmais bija labs viņam? Vecīt ir 1-0 Dībo pagaidām, nu. Zini kā, vakar šitas te, man bija atceries, Ritvars ienāca, Ritvaram patīk tās dzīvi, kad maina toņus, maiņus, flowu tā, kaut kādu switchi un tas. Bet es tā sāku domāt, kaut kā es tagad nesajūtu to, kaut kāds uzbraucējs. Nē, kaut kāda flowa ziņā dzīve ir labāks, bet mēs šeit neesam BPM battles vienkārši, kur mums ir, ja mēs tagad ejam tā, ka davai es arī piedalīšos 3-7-1 un parādīšu, ka es flowoju, tad es to dzīvi arī atlasē atstāšu no sērijas. Nu, mēs te nerunājam par flowiem, te jābūt punchlineiem, un Dībo punchline bija 6-7, un rekur, nu labi, ja Sudrabs ir mans čoms, es baigi negribu šitos punchlines vispār no mutes savas laist ārā. Bet Sudraba karote mutē bija ok, sirds pie dirsas, Lana Rhodes, Lana tur pisās ar visiem slaveniem džekiem, tur Blakes Griffins, bla, bla, bla. Kaut kāds baigi caur, nu nezinu, tas sirds pie dirsas, nesaprot, kāds ir domāts.
Lana Rhodes. Lana Rhodes ir porno modeli. Nu, kāds saka, ar sirds pie dirsas. Viņai ir tetuvējums uz dibena. Labi, daudziem ir tetuvējums uz dibena, ķipa sirds. Tas nav nekas tāds, uzvarēt, ķipa, ka viņš atnāca uzvarēt, un otrs atnāca, lai Garijāns papučē, bija viņš rēcīgi, Jā. Viss vecīt. Un es domāju, es brīnos, ka tu nepateici, ka viņš nesarīmē, viņš pateica, tu kā Zeks, un kaut ko pēc tam, un es domāju, Grafmāns zina, ka viņš nesarīmē līdz galam nelikās. Kaut kas bija to Zeku, es gribēju pierakstīt. Nē, es tādas lietas pat neredzu jēgu pierakstīt, nemaz nezinu. Grafmāns redzi, ko Sudrabs vakar uzrakstīja? Es zinu, jā, viņš ir dosmīgs. Labs. 1-0 Grafmāns. Pagad, tu jau pateici visu mīnus plusi, tad tev tur Sudrabs un tas patika. Davai, otrais. Pagaidām 1-0 Dībo stabili, vecīt. Ja kāds tur domāja savādāk, tad es nezinu. Bet visstrakākais, kad man tāpat gribējās to vakar, man bija tā, ka, es klausījos, nezinu, cik man vakar 3 stundas streams bija, un trešo 100% tu dzini nevar dot. Pirmais man bija tās, ka ķipa, bet tagad klausoties, man tomēr gribās teikt, Dībo bija tomēr labāks. Arī viņš nebija viņam... Ko tev tur gribās teikt? Viņš reāli, viņam punchline bija vairāk, viņš vairāk hitoja pa pretinieku. Bet tādas lietas, tādu pantu, kā tur rekut zīpiem izlaidu, un viņš nohaltūrēja, manuprāt. Viņš paļbomu var labāks, nezinu. Plus arī viņš sūdīgi jutās, ko mēs ir. Bet arī Ritvārs vakar teica, ka tas viņam bija Jordana flu game, ka viņš boška mentāli viņu gribēja iespaidot un tā tālāk. VSTRS saka, Grafmān, kur var to Limp Bizkit gabalu paklausīties? Limp Bizkit gabals bija ieraksti demagoģija, ieraksti Grafmāns demagoģija, un tur jāizlēc ir, Monē Līza ir sadalzītu bildi, un tur jābūt tā dziesmai. Leksiņš saka, huizin, Džek. Leks čist, ja viņš domā, ka uzvarēja Dzī pirmo raundu, tad es nezinu, vecīt, ķipa, beidz. Zeps saka, galīgi nē, Dzī labāks, Pagaid, pēc kā mēs vērtējam, es nesaprotu, vai mēs punchlines meklējam, vai mēs vienkārši skatāmies, ka viņš pēc teksta vienkārši uzvarēja pirmo pāntu, un what the fuck, un pa ko mēs runājam? Daudz saka, ka teksts bija kruts šitam Dībo, bet nē, tomēr Dzī uzvarēja. Dzī uzvarēja ar flow reāli, bet Dībo punchline vairāk bija, es nesaprotu, un Flexam tak ir jāsaprot, ka punchline bija vairāk. Viņš pats ir Džeks, kas punchlines močī, Piepizīs mums arī uzrakstīja, Dī labāks, Dī. Ok. Es saku, Vausa Grafmān. Džeki, es nezinu, Džeki, tas ir crazy. Tas ir neobjektīvi, pilnībā neobjektīvi. Mums tā apeli uzrakstīja, būs tā kā Bilo un Zijas no amerikāņiem, kas freestyle pirms reaction, mēs tu lītam Grafmānu paliksim. Bilo un Zijas. Nē, tas ir mentāli, Džeki, es nezinu. Ļaģi, vēlreiz klausoties, es atkal vairāk noticu, Dībo, tas pizdzēts īstenībā. Pagaid, battles ir domāts, kuram hito vairāk tekstu un punchline. Punchline bija vairāk, Dībo, pirmajā ofici bija viņam vairāk. Dībo, jā. Viņam krūti reāli punchline bija, es nezinu. Klausamies tādu otru, tad mēs, šito mēs, turpinām, mēs turpināsim runāt par šito tēmu. Es gribu otro vēlreiz dzirdēt. Davai otro uzliec. Tu saki, tu rajonu turi? Cikos? 6 vakarā, tu naktī ielās Nu är det äntligen år. Holy! Es atvainojos. Tu saki, tu rajonu turi? Cikos? 6 vakarā, tu naktī ielās dzintaru pazustu ātrākā akas vāks. Es saku, brāl, nesanāks pakas krāt no tevis te atsakās, tak paskatās. Nezinu, kas te tāds, lai dotu tev attestātu. Pacanus vienmēr es uzmanu stāvētu klusu, es pati tos ķertu menti. Janvarī dabūšu uzvaru tu, janvarī dabūsi herpes lempi. Par acīm to pārvalku pergamentu. Atstāj manuskriptu, to tavējiem mazbērni lasīs un negribēs vērts tev pazīt. Necelsi batloru bļaušanu miķī dzī. Vienīgais veids līdz zvaigznēm tev, ja galva tev daudz, bet vitrīna dzī. Tavs vārdu krājums, blow brains, bet nevis kā kurts, bet Cobains. 4 batli, 4 kurces, lieli vārdi no no name. Ja kādam mēs batlētu teidu go liego, pēc batla mēs dzirdētu voice change. Manā dzīvē šī ir pirmā reize, kad no dzintara sajūtu no taste, jā. Pārspēt varu es jebkurā kritērijā, bet cieņu dalam godīgi kā pīcu pizzērijā. Tevi neaiztikšu,
Ja neaiztiksim mani bimbo, ja ņemsim manu slaisu, sagaidi no manis kimbo. Manējā pusē ir stabili kabani, tavējā nabagi gribēja bīf un palika gabali šitādu cirvi sasit ar pagalie. Spiež grīdā gāzi, tad pakaļ netiek menti mums, ja iedotu tev gāzi. Tu paliktu par bremzi un forši tas, ka esi šeit, par to es dzint ar tenci. Nu jā, palielies pietiek, lasies back uz tehnikum no piedestāla. Jā, es nometeu, man ir panču vairāk nekā kā es pro FL. Lai būt kā 50s, tev vajag simtiņ, dabas doti no killera instinkt. Biggie vietā es dabūju kingpin, met uz pirātiem mats kā bispings. Gribat piķi, uz mani stavku varat mest, par mani lielāks pretinieks. Betlā tev būtu habarbers, sāp tev manas rindas. Pat ja tās, bļaļ, katram der, jo neesi nekas īpašs kā tie džeki, kas tev pārdod tev, nu kā to ņem. Padarīšu augstu šito retardu. Tu karstāks nekā augusts, bet es repoju, lai deglava. Ikdienā tu pālī, visi ticat, ka viņš kalnus gāž. Taisi viļņus, tā kā Lietuva līgojoties Tallinā. Ja tu dzersi daudz un tas tev pakavēs domas, tad šim ielu puikam gangsteri liks apmalēs kost. Nu tad kābļi, pat ar svaigiem tankiem neesi bālers. Tu pārspēj, mani savā sapnī tagad pārsteigts. Pārskatoties teita klipus, neiet dzertu retāk. Šitais wannabe alfa, prosta neiepērkas betā. Viņš domā viņam debija bija laba, man tā nelikās. Runā tu par kucēm apkārt bumbas, tā kā tenisā. Pielietoju smadzen, galvā top, kas nezināms. Kad pielietotu galvu, tev visu dienu ceļi sāp. Pants. Ok. Jo, man tikko aizgāja manuskriptu, manuscript, angliski vārdus. Šito vakar nedzirdēju, bet palaid garām manuskriptu. Manuscript ir angliski vārds. Jesus. Tūlīt grafmāns pateiks savus domas. Jā, tā vēl man ir. Jā, saka droši. Tas manuskripts jau tā, man liekas, tur bija cita doma par to manuskriptu. Tur ir domās, ka manu atstarpe skriptu, un tur ķipa viņš kaut kā tur to manuskriptu laikam tur paspēlējās. Nu jā, nē, nu, tāpēc domāju, manuscript jau angliski ir, bet viņš saka manuscript, zin. Bet viņš aizvēja acis un redzēs manuskriptu, jā, Dani, to sapratu. Karoči, vienīgais no mīnusiem tāds, ka viņam jāstrādā ar elpošanu ir baigi. Jā. Ja viņš ķipa jūtami, viņam problēmas ar diafragmu. Tas nozīmē, ka tu nemāki elpot, jo tāpēc, ka tu nemāki laicīgi ievilkt elpu, un tu tā kā sāc, nu, tev elpas sāk trūkt, vienkārši panta laikā, kad tu beri, tu nemāki strādāt ar elpu, tas ir vienīgais mīnus no punchlineiem. Nu, labi, viņam flows labs bija vienā vietā, viņš tur bišķiņ ieskrējās. Krūts lines bija par to, ka, ja tu paņems no manas slaisu, es tev iedošu Kimbo. Zini, kas ir Kimbo slaisu? Jo, es vakar, Zigs bija, vakar, paldies, Hasler, ka piesakoju. Es vakar, zikā, es dzirdēju, paņems no manu uz to picu uz daļiņu un uzspiedu pauzi, jā, grafmān. Es uzspiedu pauzi, es tāds, kāpēc es picu, es domāju, kas tāds ir? Es to klausos tālāk, Kimbo slaisu, tāds, oh, shit, es pats zinījis, dolakojies, es uzspiedu pauzi. Rest in peace, Kimbo slaisu. Jā, rest in peace. Viens no krudākajiem pagalma rubakiem vispār kāds bija jaunībā. Yeah, nākamais punchlines, kas tāds plus mīnus interesants bija, ka cirvis sasita ar pagalu vai kaut kas tāds bija, ka tas, nu, ķipā apgriezt tā psiholoģija, ka nevis cirvis sasita pagalu, bet pagalu, jā. Bet tālāk iedotu gāzi, ka paliktu par bremzi vai kas tur bija, es neatceros īsti. Tas bija arī tāds, viņam daudz mašīnu punchline ir diezgan. KS Pro, to tu zini, kas ir KS Pro? Es vakar uzzināju, jā, tas ir Latvijā. Viņam vairāk punch ir nekā KS Pro, tas arī, tāpēc, ka tas ir fighting organizācija. Nu, tas pat to, ka viņš taisa viļņus un Lietuvu, tas, man liekas, bija kaut kādam čokam jau pirms tam par to viļņu. Man liekas, ka 371 pat varbūt, nezinu, varbūt tas nebija Marko, bet es nezinu, kurš. Bet kādam bija, ka kaut kas ķipā par viļņu, vai nu kaut kas, es nezinu, ka kaut kas jau tas sūds jau ir bijis. Jā, nu, es saprotu. Nu, un prikols par Andrew Teitu, ķipā alfa neiepērkās betā, bļē. Jā, un es vakar aizmirstu to Dībā pateikt, es atceros, ka es vakar dzirdēju to Teitu klausies, un es nepateicu, man liekas, streamā, jā. Un vēl tas pirmais punchlines, ka tu pazudīs kā akas vāks naktī, tas ir tas gangsta šīts, nezinu, vai tu saproti to prikolu. No, ka viņi nodod pēc tam to sūdu. Un, metālos, vai ne? Ka viņš, jā, akas vāk ir diezgan mega prikols priekš tā sūda. Jā.
Jā. Tas arī viss no tiem prikoliem, ko es tur baigi noķēru. Viņš tur kaut kur baigi pātrinājās, varbūt kaut kādi blowbrain punchline tur lidoja pa vidu, bet es tos baigi tā nesapratu daļ dikcijas. Paldies par follow. Es vienkārši es nepērakstu, es vienkārši veidu, tāpēc, ka es vairāk klausījos. Nē, tā ir interesanti, tā ir ļoti laba taktika, stratēģija tev pašam, jo tagad tu klausies pantu, tu pirmo reizi vienkārši klausies, tu piefiksē punchline, uzraksti frāzi kaut kādu no viņa, lai tu atcerētos viņu, un visu laiku šitā uztaisi sarakstu panta laikā, un pēc tam ej viņam cauri un klausies vēlreiz, un jau par citām emocijām. Lauris jau pieminēja, Dzī pašam bija arī pieteikumā Viļņā, varbūt tāpēc arī Dībo. Moška tā ir kaut kāda atsauce kārtē jākal par Dzī un Viļņu. Bet man patika, viņš teica, tu viļņojies, viņš jau viņam par to dzeršanu, tu pēc tam arī dzirdēs par to dzeršanu, viņš pat dzeršanu. Par Tallinu kaut kas bija? Jā, viņš teica, Tallinu jau šmigējas nemaldos arī. Bet viņš laikam, Dībo pēc tam teica, ka tas Tallinas kvartāls. Ķipa Tallinas kvartālā līgojās, viņš ķipa viļņojas, kaut kas tur bija Viļņa, līgojos Tallinā, kaut kas tur tālāk aizgāja kvartālā. Sanāk, viņš uztaisīja vēl vienu punchline, pats to nezinot, tāpēc, ka ir ķipa liķieris, Vana Tallina saucās. Nopietni? Jā. Let's go. Sanāk, viņš to nezināja, gan jau viņš uztaisīja dubult, kaut kāda ekstra prikolu. Double meanings, tas arī krūta īstenībā. Pagad, tad tu... tad mācam tālāk. Man liekas, tu visu pateici, arī plusi un mīnusi, un vienīgais mīnus par to. Un ka es gribēju pateikt, ka viņam tā elpa zūd, tad varbūt žūrī teiks par to viņa enerģiju otrajā raundā. Varbūt tāpēc tā enerģija zūd, ka viņam elpa varbūt sāka trūkt, ne? Studijā tev būdā tas pats prikols, jo tu vairāk enerģiju izliec, tev ķipa grūtāk ir reģenerētoties, tāpēc te džeki daudz moči pa 4 rindām, piemēram, pantu. Ja viņi grib super enerģisku pantu 16-nieku, viņi močī pa 4 rindām, lai nezaudētu to enerģiju. Jo tur džekam jābeidz pīpēt, un ja džekam jābeidz dzert, ja viņš grib strādāt krūti ar diafragmu, tāpēc kā tu nevari būt battle rapaks, kas dzer un kurī un strādā labi ar elpošanu, tāds nestrādā. Let's go inside. Paldies par subscribes, man liekas, teicu, jo residī, paldies tiešām. Dzī, otrais rauns, let's go. Es ceru, ka Dzī būs punchline vairāk, tas ir crazy savādāk. Jā, šeit būs tas viens bārs tāds, that's a bar, ko es teicu pirms tam, davai maucam. Davai. Iedod vēlreiz troksni, papļaujam, palādījumu! Ideāli. Dzī, tev ir jāatbild otrais rauns. Let's go! Aiziet melēšanai. Pēc 8 daļu batlā es un mani jaki maucām nosvinēt uz stūģi, pa ceļam aizgājām uz maķīti pēc zapīžu, tepat uz mērķeļu stūra. Ejot ārā pieliecos, lai sasiet šņoru un ieraudzīju šito mikrobūtu. Piegāju klāt un teicu, what it do? Viņš pagriezās pret mani, zīles lielas, žoklis cieš kā lēto būtu pūts. Kad viņš atvēra savu muti, es tur stāvēju šokā, jo izrādās, ka viņa īstais balss tembrs blēs soprāns. Un es nerunāju Tonī, šitas viltus mafiozo, visu laiku savu balsi pazemin. Viņš teica, es nebiju apmierināts ar savu sniegumu. Pļet, tu pats to huiņu sarakstīji. Es sev balsis mainu, jo man visas izklausās tik krūt. Tu to dari, jo nemainot, tu izklausies pēc kūts. Gribi līdzināties sudrabam, tad tikai kā pret zut. Vai drīzāk tu kā neic suka, boksēties gribi, tu nāc ar mazu dripu, kā no vannas Andris Kīvičs. Tu esi tas džeks, kas vēl pēc 10 gadiem teiks, ka kādreiz gāja MMA. Paliks sentimentāls, kad tev blakus pudeļu brāļi. Es jau to redzu tagad, kā Dībo pa pālim, pa zemi vāc un vecās labās dienas. Tu saldais bāķi, vēl ir laiks atgriezties pie tā, kas tev izdos, tos pizlo repčiku met malā. Savādāk sanāk, tu aizgāji prom no cīņas sporta, lai sāktu runāt huiņu. Tu esi repa spēles maiņas priedis, bļaļ. Tikai tavos tekstos saskaņa nav, atskaņu daudz, bet bez satura šausmas. Šitas pacens man draud, bet instantā pozē skinī džinsās, vēl ir caption šodien rajonā līsti, G from the street. Jebal, Dībo ir enigma, viņš ir saldais un barīga. Mužiks un ķirpila, reperis bez stila. Dziesmās un batlos tu plato, bet tu izskaties kā Jake Paul. Ja viņš sāktu buhāt 9 gados pie Miķa gangsters dzīvē saldais, tas tā nestrādā. Vienīgais saldais gangsters, ko es zinu, dzīvo tukumā. Es te kā rasta nāku ar to Big Smoke, šitas dārdzens zaļais un es nerunāju grauho. Un man patīk meitenes, tāpēc nepārprotu, kā uzbrauciet, kad es saku, ka tu izklausies pēc vecenes. Tā problēma sāk, ka tu repot sāc, sēs to slēpt un kompensēt.
Beidz šito gaidi, jā. Es nevaru to enerģiju, šito enerģiju es nevaru pilnībā batlā. Tūlītām būs. Ko, brē? Močiem, brē. Maucam, grāfo, man. Saki. Akal punchlines, ko es negribu caur savu mūtu laist ārā, tas ir pa sudrabu. Yeah. Tas ir kaut kāds prikols par to, ka ķipa, kaut kas līdzināties sudrabam pret zūti bija vai kaut kas tāds. Yep. Nu, ķipa, visi atceramies. Yep. Krūts punchlines bija ķipa balss kā soprāns, un es nerunāju par toniju, bet, nu, ķipa. Jā, un nav tas šits no Mafija type shit, bet. Yep. Kaut kas tur bija par Andru Kiviču no Vānas, tas bija interesants. Jā, Neits vēl bija. Nu tā, Neits tāds, bet. Salīdzinājumi vienkārši. Es nesaprotu, kāpēc viņš ir pa saldo pāķi savukārt, jo Dībo, man liekas, nav saldais baigais, cik es atceros. Jā, un viņš arī teica viņam par to balss kā kucei, un tas man arī tā, bet, ķipa, Jake Pauls. Nu, es varu tur, atrast vairākus, ķipa, čokus, kas ir, tā kā gang affiliated, kuriem ir balss kā kucēm, kā viņš saka, bet kuriem viņš nekad to, piemēram, nepateiks dzīvē, tur Amerikā, vai kur tur, es nezinu, viņam uzreiz iebāzīs pušku mutē, ķipa, zini? Es nezinu, vai pa balsi var pret jāvas kaut kāds taisīt. Rap spēles Mairis Briedis, ka ķipa, aizgāja no ķipa, cīņām, lai runātu huiņu. Tas ir highlight bars. Tas ir rēcīgs. Bet viņš bišķiņ čaukoja, vecīgi, kaut kāds 2 vai 3 reizes noķēra čauku, viņam ķipa, nosbīta konkrēti, es domāju. Yeah. Viņš nepabeidz savus rindas kaut kāds 2 vai 3 reizes. Tas ir tā kā laikam pie mīnusiem skaitās. Nu, to, ka Jakes Pauls, ja viņš būtu Jakes Pauls, kas sāk no 9 gadiem buhāt rēcīgi, jā, ok. Jā. Saldais gangsters teikā rāstabē. Jā, un tad viņš teica, mana meitene no dziesmas tā teikā saldais. Flowswitch interesants viņam bija, nu, tā kā laikam nedaudz šito ņem dzīvi, man liekas, tad 1-1 sanāk pagaidām. Jā. Pēc maniem aprēķiniem. Jā. Es vienkārši zinu, ka tur kaut kāda bišķiņa vairāk punchline bija viņiem abiem diviem, bet es tipat viņus tādus baigi, neizrakstīju, jo ir tipat tie, batlos ir tādi punchline, kas ir, ko tu būvē, piemēram, uz kaut kādu būvē, un tu iedod to hitting stroke beigās, to, 4. rindā. Ķipa, tur atkarīgs kādas schēmas, Džeki izdomā taisīt. Šitam laikam bišķiņ dzīvi vairāk ņem. Es pirmo reizi vērtēju šito grafu man. Man likās, ka dzīvi, ķipa tā pirmā puse, viņš tur teica, ka maķītī, tu tur pūti, un tas ir mikrobs. Vecīgi, ķipa, viņš tās 4 rindas var izmantot punchlainos. Viņš vienkārši no to ar čomiem pateica, ka viņš ar čomiem aizgāja nosvinēt un aizgāja maķīt, ieraudzīja mikrobu. Es nezinu, vai tas bija vajadzīgs. Viņš varēja krūtas punchlines salikt tajā vietā. Viņš neizmantoja pilnībā savu pāntu sanāk. Maksimāls. Viņš tica paļabomu, ka viņš to var izdarīt. Vienkārši varbūt viņš negribēja to darīt. Nezinu. Un pēc tam man ir Toms pasaka grafmanam kā Kalnu karalis. Viņš sveicina. Kalnu karalis? Who's that? Kalnu karalis. Kurā vietā? Toms, jau večuk, mēs viņu tūkai agrāk spēlējām. Kā mēs iepazināmies ar viņu, viņš TikTokā tagad laikam tur piedurās. Yeah. Mēs viņu iepazinājāmies tā, ka mēs tā kā randomā, mēs tā sēdāju, atradu savu pretinieku, online, ka tev randomā atrodās pretinieks. Yeah. Man liekas, ka es viņu pa 40 viņam pārgāju pāri, un mēs sākām Steamā runāties, un kaut ko tur laikam pēc tam Instagramā pārgājām tur. Okay. Man liekas, kaut kādas tādas storijas, bet, šautauts večuki. Jā, Toms saka, jā, šaurauts. Jā, un turpināt par to dzīvi, ko es gribēju teikt, ka man likās, ka tā puse viņa, ķipa nehito, kā gribētos, un tad, kad bija tas soprāno, tad, ķipa, tas Kīvičs, tas Mairis Briedis. Jā, vienkārši viņam likās, ka baigi nice tas, ka viņš satika mikrobu, es nezinu par to mikrobu, bišķiņ tās jautājums zīmes, zini? Jā, tāpēc tas bija mans pirmais reakšana, bija, kad tas otrais gāja man šitam te. Dībo, bet davai maucam trešo. Pasties, tur viņi tipu basi kopā spēlēja, Linārd, mēs ar te kā maucam basu kopā. Kas tu esi, Tom? Paga, tu... Zirnīts? Pilnais Instagram aplis ir nonācis beidzot līdz finišam. Paga, Zirnīt? What the hell? Toms Zirns. Nē. Viņš ir Valmiera. Mums ir rekords nav gadījumā jau. Pagaidi, es tu pastīšos, cik mums ir. 40 cilvēks. 47. Aptuvē. 49 bija. Jo, paldies visiem. Mega paldies.
Paldies, jā. Paldies arī, kurš pieskata. Jā, paldies. Es vienkārši man nav view konts uzlikts. Toms ir mistiskais žeks, viņš negrib teikt, laikam, kas viņš bija. Kas tu bija? Ja es tev uzvarēju basīt, tad es tev atcerēšos. Tur baigi daudz Tomi bija tajā RTK laikā. RTK laikā man bija manā, kas basi spēlēja, bija manā, un kas tev vēl tur spēlēja, es tagad nevaru atcerēties. Čau, Renci. Ja Toms ir tādā formā, kādā viņš bija, ja viņš tagad, viņš tajā laikā bija tādā formā, kā viņš ir tagad, tu gan jau paļabomu viņu atcerētos. Matīs Seģus. Misters Apolons. Raimonds. Es tev pēc tam bastīšos Tom. Džīs, man interesēja. Ja tu man uzvarēji, tad es tev atcerētos, bet tad mošu, ka es tev uzvarēju. Tu biji 3 gadus augstāk? Paga. Mēs pret lielajiem, es kādreiz visus lielos sauku, kas bija vecāki, es viņus pa lielajiem saucu. Paga, Toms, tu biji... Pirmajā kursā mēs satikāmies tur ārā visi. Tev Selga nebija? Tas tur viņš saspēlnieks. Tu biji tādu masu, ja? Tas bija tu? Viņš ir masu visu laiku, man liekas, ir dzīvē bijis. Tas ir tas? Oh, shit! Jā, viņš gan labi spēlē. Jā, čatis nemeloja, Toms gan labi spēlē. Jā, viņam masa, es viņu sedzu, un es biju, ja viņš bija 3 gadus vecāks, tad jūs saprotat. Laboja Elko un Ripābre no viņa. Jā, bišķīt, viņam bija labs jumpshots. Lielie masīvie, kas liek jumpīs, tas ir letāli. Jā, viņam bija tā normāla masa un... Shit, tas ir Tom. Kivičam arī bija laba masa. Tu zini, bija Kivičam to background, vai ne? Jā, kad viņš uzvarēja to tur, ķipā... Jā, viņš ir ķipā pasaules, vai kāds ir čempions, ja nemaldos strītā. Jā. Un tā tu to, bet tas baigais aplis īstenībā. Tas sāka baigais full cycles. Es nezinu, kā RTK pasīt tagad ir, bet es atceros, ka bija Bāleri, kad es tikko atnācu tajā RTK, un Toms bija viens no viņiem, un šaurauts tev. Vienīgais jautājums, Tom, tev toreiz bija kaut ko salietojies, un tajās kojās baigi trakt, tev bija vienkārši pēc tam neesmu dzirdējis, kā tev viss normāli pēc tam bija? Kaut kā trakt. Gan pēc Kambala. To man baigi, kaut kas tur viņš trakoja, atceros, un es vienkārši domāju, vai viss kārtībā, pēc tam bija viss chill, ziedies, vienkārši nepajautāju pēc tam. Viss labi, Tom saka, jau, tas labi. Tu vēl basu spēlē, Tom? Es viņu tiktu, kā redzēju, nesen viņš tur ķipa parodijas rēcīgs tā esabē. Ok, krūt. Iedurās kodā parodijām. Prieks, visu satikt, prieks, ka mums ir rekords, prieks, arī Grafmāns mums ir prieks par šo visu ģēli, es nezinu. Cerams, ka Grafmāns man nepametīs tuvākajā laikā. Zini kā, ķipa, es to pametīšu, tā, ka tu izsitīsies nevis otrādāk. Zini kā parasti, kad izsitās, ka pienāk klāt tikai. Vai arī Grafmāns atradīs vēl kurš sāks kaut ko tādu arī Grafmāns izstāties. Tad, kad tu izskatīsies, es tev palaidīšu. Tagad tu brauc šobrīd uz 3 riteņiem, zini to ričukiņu mazotiem, paldīgi riteņi. Es tev viņus noņemšu nos un tu lido pats pēc tam, un es iešu tālāk pie jauna kanāla jau. Toms saka, ka viņš sačakarēja celi un karjeru beidz. Oh, shit. Vecais, mēs visi tur esam bijuši. Man tas pats ir, mani ceļi galva vienkārši sabojāja visu manu karjeru, basi. Kas tev, es tā gribu runāt par šo tēmu, Fucking mēniski. Varam pātrīt reaktot, un mums ir 2,5 stundas, varam pabazarēt. Davai, jā, Tom. Ja tur palika 3. pāns, laikam, jā, vēl tikai. Jā, 3. Nē. Dzīvums. Nē, jā, 3. Jā. Ir palika 3. Jā, let's go. Anyway, šautauts Tomam, ja gadījumā viņš iziet ārā. Jā, Tom, paldies, ka tu attāc. Jā, es domāju, ja 3 gadus vecāks, es vienkārši tikko atceros, man uzreiz ir tas, ka tas ir tas 3 gadi, un tie lielie, parasti mēs lielos saucās pie lielajiem spēlējiem, tie vecie, un krūti. Jo Selga bija arī labs čels, viņš labi saspēle vadīja. Patīk šis čels arī. Davai, maucam. Jā, ilgi mēs sagaidījām, ir runam troks, 2. rauns. 3. nobeidzamais, LKI Dībo ir jāatbild. Jānobeidz, jāpasaka, melošai, ka aiziet. Yo! Pēc betla rausti valodu dzīvi nevar izturēt. Tu redzi, kas tev pretī, kam tu soli pistuļei. Līriski es varu tevi nolikt līdz ar zemi, vec, jo šodien vairāk tavā priekšā nestāv freestyleris, bļaļ. Dzintaru mums vajag no afterīša banot, jo viņš visās dziesmās runā tik par apreibināšanos. Domāju pirms betla, kā man iet tev pretī netīrāk. Tu domāji pirms betla, kāpēc betla būsi zefīrā. Ja kādreiz dzintars runā par puškām, tā nav taisnība. Dzintars tikai guļot uz kuņģa var nospiest gailīti. Kāpēc tas nav tukšas lielas zīlītes
lepns un smaidīgs. Mentu reidā kājas pār pleciem met tā kā Railī. Bruno šitam Malkānam pat nevajag prasīt bankas kontu. Viņa taro māta čeki pārspēj tavu balvu fondu. Liec lietā galvu bombas šeit un es mīlēts. Neviens negrib dzirdēt Zinterman ar Feliksu vai Grīmēč. Ļoti gribi tikt tālāk es arī. Sveiciens Leksam pusfinālā nebūs jāmācās adīt. Neapmierināts purns. Aizlai to ar šotiem. Nesi pirmais džeks, kas betlā bārus aizvieto ar propiem. No ielām tālu, kā tu repo par to lietu. Tev ir grūti uzdirst to ar neko nenodarbojies. Ak, ar Dībo repo seko tikai liesmas, tev to nenoliek. Vilciens tavs ir garām, vari gulēt tu uz peroniem dzīv. Flow ir, bet panči nenones īsti. Dībo kuko it kā žurka, viņam keponā mīt. Ar riten taroju ratā tūlīt, kamēr BHS slīd. Tavam žurku baram nesaprast tik letāls rīms. Nāc pret mani tīrs, bet manā priekšā paroju pļūtīs ar narkomānu puika. Netur balto tā kā sūdīgs prezis. Pat ja sit skrūtīs, tev ir Dībo nebūs uzkāpt viegli. Batli agresīvi, karājas pie lustrām griezti. Jā, ar panākumiem likšu palikt nerunīgam. Un konču man būs 3 vairāk nekā Helovīnā. Dzirdi manu flow, pēc tava tas ir kā remedī. Tīnu resnu Joe, Big Elda, Buma Nenemi. Panči tādi, lai tu zaudētu atmiņu. Tikai tad, kad naudu sviestu, Dzintars paceltu latiņu. Undergrounda čuvaks, lai tev pazemē palikt. Tev bazarā panika, pazemot baceļus. Patīk paraudi pacaniem. Ko tu te darīji, ja knapi burtus vari salikt? Tev gaita ir tik lēni, kā kurpes būtu smagas. Alkoholiķiem ir diezgan untumaina daba, ja nebūtu tu betlā, zinu, kur tu būtu tagad. Tu atnāci no nočāra, lai ieplēstu pantu. Zefīrā pie netīrajām piesistu kanti vienu atrast, kas tāpat nekad nedos tev kaklu. Viņa klausīsies at maskās, kāpēc papis ir betlu. Tautai gribi iesmērēt un narkomānu skaņdarbs. Izlīmēju tevi sūtu nahuj tā kā pastmarku. Repā ieliec sirdi, bet šitas sūds nelūst. Kādā starpībā, cik liela sirds, ja beigās pulses nebūs. Pants. Jo, man tā Dībo 3. rauns patīk, tas ir man favorite šitie batlās. Šeit baigi daudz atrisināja beats, nereāli labs šitien ir. Jā, Cash, ja tu skatīsies vēlreiz, krūts beats. Pirmais beats, baigi, man vispār nepatīk, ka tu ko Veiders uztaisīja. Nu, bļēģi, īpaši kaut kā nehitoja viņš. Beatiem jābūt kaut kādai fiškai, reku te viņam tipa bija kaut kāds vokālais samples, ja nemaldos, kas gāja ik pa laikam. Un tā, ka tu tipa nereāli esi ieskrējies, un tu tipa nereāli tur repo, un vēl tas tā sievietes vokālais samples vēl nāk klāt, tas iedod ekstra atmosfēru uzreiz. Tā, nu es te baigi, es mēģināju drukāt, es te kaut ko noteikti palaidu garām. Saki, kas patīk, kas nepatīk? Pirmais, kas man ļoti patika enerģijas ziņā, ka viņš pienāca viņam purnā, tipa confrontation. Viņš jau parādīja, nu, ķipa, ka tas pretī nav freestylers, bet čoks, bļaļ, nu, kas ir... Viņš jau ko pa freestyleri nestāv pretī, laikam tur bija iepančojis. Jā, jo tas bija tas Jaso pa Jaso. Nākamais punchlines, ka, bļaļ, vienīgais veids, kā, bļaļ, nospiest kailīt ir gulēt uz kuņģa, bļaļ, tas ir crazy, bļaļ. Tas ir labs, es vakar ar to dzirdēju. Es gribētu saprast, kas pa to Railī bija, kas pa prikolu bija, es vienkārši nepaspēju viņu sadzirdēt. Menti un Railī, kas tur bija? Ķipa, bet, īsumā tas ir Railī Rīda pornozvaigzne. Un, ķipa, Menti... Kas jau tām pornozvaigznēm ir džekiem? Bet vispār, vai tas nav crazy, kad viņš pirmkārt Railī Rīda ar Latviju ir apprecējusies? Railī Rīda džeka no Daugavpils ir kopā. Jā, un viņš teica, tas būs Menti atnāks, tu būsi, ķipa, kājas par plecu, ķipa, nu tas ir tas double meanings, un tu būsi Railī Rīda. Jā, nu tur. Izveicina kājas par plecu. Bet tā nav tāda atbilde reāli. Viņš tur pasaka to Launā. Sanāk, ka viņš netīšām ķipa flipu uztaisīt. Flipu uztaisīt, jā. Bļēt, ko es saku? Reāli, kas battle repā, man liekas, ir ka crazy. Tas ir apmēram tas pats, kas Leks ar to Keponu bija, zin, no sērijas. No apmēram tajā pašā kategorijā. Reāli, ko es teicu, bļē? Es ceru, ka to džeku ņēma vērā. Nu labi, taromāta čeki lielāka nekā balfons bija crazy bišķiņ. Kaut ko, es neatceros, par ko viņš runāja, bet es tikai punchlines ķēru. Kas tur bija pat Zintaru un Feliks un rīmēšana? Kas tur bija? Dzintars... Feliks ir tipa Leks, cik es saprotu. Jā, es to pagaidu, tagad arī neatceros. Es vakar viņam prasīju šito, kaut ko šitos neatcerēšos. Es prasīju pa zinu, kur... Nē, turpin. Tālāk pančus aizvieto ar propiem vai kaut kas tāds? Jā. Un, kad tev punchline beidzās un tev jāsāk mest ir propī, lai ķipā reaģētu cilvēku un žūriju. Jā.
Tas labs. Nu, tāds diezgan baigi crazy, ne, bet, nu, ķipa tavs vilciens aizgājis jāguļ uz peroniem, nu, ķipa tāds, nu, bļēģi, tāds average prikols, bet, nu, viņš var, ķipa, iehitot kādam moška. Yeah. Viņš nometa, karoči, schēmu pa savu žurku, laikam, pa behu, un to, ka viņa žurku baram to nesaprast. Nu, ka, ķipa, viņam ir žurku pacani, laikam, vai kaut kas tāds, vienkārši, ķipa, pacani kā žurkas. Viņš, ķipa, kaut ko tur pa mašīnām nometa to schēmu, laikam. Vienīgais, es tev piemetīšu, es beigās uzzināju, jo viņš saka, mana žurka kūko, un tas ir domāts kukingu. Viņam zem cepures ir žurkas kūko visu viņu žurkas, ķipa. Ratatouille prikols. Ok. Nu, Ratatouille bija arī tur kaut kas, bet viņš ir kaut kā ātri bēris, tur baigi nepieticēt. Jā, tāpēc, ka viņš pateica kūko, un es domāju, kūko. Žūrijā, tas nav tik viegli, ātri to visu, piefiksēt. Saprot, viņi jau vienreiz tikai močī, Jā. Man likās diezgan crazy punchlines, ķipa, ka konči būs 3 reizes vairāk nekā Helovīnos. Tas vārdu spēle bija, Es to pēc tam tikai man ierakstīju. Koncertu būs vairāk, un ķipa končis, konfektis. Let's go. Kaut kas bija pa Big L, tas bija kaut kāds, laikam, kaut kāda atsauce uz kaut kādu dziesmu vai albumu, es neatceros. Denemi, jā, dziesmu. Kaut kāda schēma bija. Kas ir Zephyrs? Tas ir klubs kaut kāds? Jā, tur bija tas par to, ko, jā, tas sanāk, ka 2 punchlines vienkārši neierakstīju, jo es nevarēju saprast, kas ir Zephyrs. Tur gan jau kaut kāds prikols rēcīgs, vienkārši pa klubu Zephyrs ir, bļēģi. Jā, viņiem afterpartīs tur notiek, un ķipa viņš tur bieži, laikam, ne jau bieži, bet afterīšos, laikam, dzīvi tur pārdzerās, vai kas tur, un viņš viņam dirs par to. Bļē, nu Zephyrs neizklausās diezgan luxury klubs, teikšu tev godīgi, bļē. Es nezinu, kas tas ir. Es tādā, bļē, neiet iekšā, es nezinu, izklausās diezgan lēti, bļē, es nezinu, kas tas pa prikolu ir. Okay. Bet, ķipa reperiem jau ir ķipa līmeņi, kad viņi vairs nedrīkst iet kaut kādos Zephyros iekšā, viņam tas jau no sērijas, ka Kristaps Porziņš atbrauc un cukurfabrikā dabūja baļņikā no Fēliksa. Kas man salīdzināja. Tālāk, kas mums te bija? Nahuj sūta kā pasmarku, arī tāds, bet, var lendot kādam moška. Yeah. Un beigās viņš krūti nobeidz to, ka kas ir liels sirds, ja pulsa nav, bļē. Un sejā to vēl iegāja konfrontāšanā. Jā, tas ir krūti endingi. Tagad tu toreiz teici, ka tu klausies to manu dēmu, ka tu teici, ka krūti ir jānofinišē pāns. Ar to, Ko es saku? Vienīgi. Man interesē, kas tagad atbildē būs. Zīgs ir, un pēdējā piebilda no manis, es Dībo jau pirms, es pirmajā viņa, kad battle klausījos, es Dībo jau teicu, ka viņam jāgaida, kad pat sudraba kaut ko teiks. Un es vienkārši... Viņš baigi daudz pat sudraba pret jāuzmētī īstenībā. Jā. Andrejs saka, kādā veidā battle konči būs 3 reizes vairāk nekā Helovinos ir labs punch. Tas nozīmē, ka ir platforma, kur viņa močī, un tas, kas viņš vienkārši noblatoja to, ka pēc batliem viņam būs lielāki bookingi, viņam būs 3 reizes vairāk koncertu nekā, dzī. Vairāk končus. Plusā tas ir punchlines vienkārši pa konfektēm, pa končām un Helovīniem. Viņam būs vairāk končus, you know. Končus arī var kā pīķi likt, es nezinu. Tas ir reāli labs. Paldies. Tas ir labs punchlines, normāls. Es nezinu, ja piepisties viņam vispār neobjektīvi tagad būtu. Es tagad atcerējos, kurus esmu dzirdējis par Halloween punchline uz Eminem. Kad šitas te atceries no Wild 'n Out, Niks, kā viņam bija? Un viņi uztaisīja Niks, kurš disoja Eminemu, 12 bērnu. Jā. Un viņš taisīja disu Eminemam, un bija Hitmans, battle rappers, un viņš arī Halloween punchline traku nometli. Hitmans, Holoplex, viņš tos čals ir, battle rappers. Jo, viņš ritīgi crazy line iemeta par tām konfliktēm, jo Eminems, MMs, un tur bagies schēma bija. Bet labi, tas off point. Es gribu redzēt. Kur končiem kaut kāda reference arī uz dzīvi pieteikumu. Sanāk, viņam liela daļa no pantiem ir veidot uz dzīvi pieteikumu. Tas kā Flipu, double meanings, tad uzdirsiens uz viņu pieteikumu. Tu zini to čoku, kas kāpē iedeva pa galvu. Man liekas, tas čoks šobrīd sēž cietumā. Es neesmu pārliecināts, viņam bija kaut kāda lieta gadu vai kaut kad atpakaļ, ka viņi bruņotā grupējumā 3. vai 4. nolopīja cilvēku un kaut kāda figņa tur bija. Tas ir Fēliks. Fēliks ir diezgan tāds, ķipā... tas ir čalis, ko labāk zina nesatikt Liepājā no sērijas. Viņš kaut kāds tur mistiskais personāžs, kas tur baigi tur var tev iešagot ar nazi, ribās vai kaut kas tāds. Es nezinu, kas viņš tāds ir, bet es, cik Liepājā es uzstājies, es baigi tos džeks nesaticis, jo mēs tur, atbraucam uz konsu un braucam prom uzreiz. Bet viņš laikam tagad ir cietumā, jā. Grafons kādreiz uzaicinās man uz koncertu kāds savu.
Nu, es jau neesmu. Es jau tā, kad es biju koncertos, tad jau tur cik tev bija gadu? Maziņš bija, 4 gadi mazāks. Bongo saka, ka Ninja bagas username ir viņš cietumā. Nu, viņam tur ir jābūt. Viņš ir par bīstams sabiedrībā. Vesīt. Tā, kas tur vēl bija? Ja referents te kaut cik saprotams, citā tā rinda iet pret pilnīgi. Nē, nu, ķipā, ja mēs skatāmies, kurš ir pēc 3-7-1 būs populārāks, tas noteikti laikam varētu būt Zīna. Viņam ķipā potenciāls lielāks, viņš laikam vairāk to uzmanību sev ir paņēmis. Viņam teorētiski būtu jābūt ķipā, varāk koncertiem nekā Dīvo, bet tas ir teorētiski. Kā ir praksē, tur kuram krūtāks menedžers vai kurš krūtāk māk sarunāt koncertus, paralēli ķipā, parādot to, ka rekur es biju viens no ceturdaļu fināla džekiem Latvijā lielākajā battle platformā. Tas ir ķipa, krūts punchlines priekš battle. Tas ir ļoti krūts punchlines. Jā. Tas ir tāds double meanings. Ķipa, double entendre varbūt tā neskaitās, varbūt skaitās, es nezinu, bet, ķipa krūti, nav nekas tur mega wow, bet, ķipa zai visi. Vārdu spēle, punch un double meanings. Piepisties pie tā punchline ir stulbi, ņemot vērā, kad Zīja pašam tur nav tur super mega punchline, zini, arī ja man jāizvēlās tur, piemēram, no Zīja kaut kāds punchlines vai, ķipa, pa končām un koncertiem, ķipa, nezinu, nice ir, ķipa, normāli. Vai ko Zīja atbildēs tagad, kā tas arī. Paga, Grafman, to jāpārņem atkal, tūlīt būšu apakaļ. Konču vairs nebūs, Džek, tā kā, sorry. Jāklausās ir. Mauškā sanāks man izvilkt ārā. Nē, jāk. Labi. Davai, maucam trešo. Ok, vai mēs varam iedot troksni pēdējām bandam šajā batlā un šajā ceturdaļfinālā? Zīja, aiziet, Melošeik, aiziet. LKI these nuts. Bazarē. Tu šodien mājās ej ar LKI, huļi tu vispār uz šeit nāci? Kāpēc zāle ir zaļa, kāpēc debesis ir zils, kāpēc man šokar jābetlo pret šito ķirpilu? Mēs piedosim, pats pasmējies par savu rindu, ja? Labi, Rīna, reāli smieklīgi. Ok, labi, vēlreiz, vai mēs varam iedot rokas un Zīju atbalstīt viņu, bļa? Aiziet, Melošeik. Tu redīs? Dārzenis, bļa. Bazarē. Tu šodien mājās ej ar LKI, huļi tu vispār uz šeit nāci? Kāpēc zāle ir zaļa, kāpēc debesis ir zils, kāpēc man šokar jābetlo pret šito ķirpilu? Es redzu šitam pāraugušam liliputam cauri, pret mani nākā baigais kaus, ārā pusīs paliktu bez vārdiem, tā kā straume, tikai tev uz zeltu, bļa, tev cerību nav, man žēl, ka lika terības traukt tavu, bet tā tak nav, mana vaina, ka tu tik, bļa, garlaicīgi skaiti, gadiem neko nepamaina, raugies pēc tās repamaizes, bet šodak tu, bļa, čista nedabūs to. Jo tu pārāk viduvēji skaiti, tu neesi gatavs šitam karam, tev uz kaklu rakstīts pīs, tad pīs taisni, vai es nāku paņemt savu pīs, gabalos tev sadalīt matroška, ten šitā loha gan arī sajuk prātā, jo kā var pāntu sarakstīt par pacam, kuram nav nekādu raksturu īpašību, tu savu garlaicību centies kompensēt ar tirselību, bet ieslēdzot savu mūziku būtu vienīgais brīdis, kad tu man parubītu. Tā pie vēl šito čekas ķipa baigi bafomēt, ķipa tavā rajonā ir sātans un viņš tev palīdz atriepties, tu labāk saka, ka Dievs, kas jūga un D-I-E-V-S-M-I dzīv, no šitā gaļa taisa ērglu savu vikingu sūdu par to, ka mētā baigo būtu loh bruksne Ragnārs ar pasādu, izgriez otrād jāsiņu, bembis var Nissan tā, ka pārpaliek nasin, uz tavas asiņainās pies, uzēš cīk, tu esi pispis mārīt, turies izpis kārtīgs, izsuns pārdīs, šķist vispār tev vājir, vai ir kāds tik dāsns un var šim pāķim nopirkt vārnīs, jo tev vārdu krājums šaurāks par tavām mīļākajām džinsām, un izskatās, ka brīvā laikā tikai pispanāsi, sen savu snuķi neesi bāz nevienā grāmatā. Es saku, ka Dībo nemāk lasīt starp rindām. Lāns. Okay, trešo raundu nevar dot Zīju trešo raundu, lai nu kā trešo točinu. Tā, vai ātri izskajam cauri un tas pateikšu. LV Grifs, paldies par follow. Čau, Endrij, ko daram? Mēs reaktojam uz Battle ar Grafmanu.
Pirmais, kas bija bišķiņ čauks, bija tas par cirpīlu, kur viņš sāka smieties. Tas ir viņa kaķis, tas ir jāņem vērā kā mīnus. LKI, tas vispār nesaprotams punchlines. Ok, no L, los, jā, ok, bet kā viņš mēģina apspēlēt LKI, EKI, kas tas ir pa prikolu? Es saprotu, viņš LKI Dībo, jā, bet LKI, kāpēc viņš tā kā LKI, tas punchlines bija vai kas? Tas bija... Tas pirmais, laikam, jā, tas L. Tu iesi mājās ar L, kā ir, jā, tu par to domā. Ar L kā ir, viņš teica, vai LKI? Nu, ar L, tu iesi ar L, un kā tev ir ar to, ka tu iesi ar L, tā kā mājās ar L? Nu, nav baigais punchlines. Jā. Paliktu bez vārdiem kā Strauma Dolpa punchlines. Jā, Straumas. Tas ir par multeni. Jā. Man patīk, kā viņš apspēlēja bītu, ka tu nedabūsi to pauzi un cash bija bītā. Jā. Tas ir jāņem vērā. Tas ir apmēram tā kā Lambertam par to vilcienu sišanu bija to sliedēm. Jā. Šaurās cash. Uz keponu tur kaut kas tur pīs, un tad pīs taisni, tāds arī ok. Jā. Sadalīt gabalos matrioška, tas ir matrioška, ir krievu lēle, kura ir vairākos gabalos iekšā, no mazākus uz mazākus, lielāku un lielāku. Ok. Es to nezinu. Tā matrioška, ka ir tāda lēle, un viņi ir vaļā, un tur visu laiku mazāk un mazāk un mazāk. Jā, tas labs, tas gan labs. Muzons, laikam, tavs muzons ir vienīgā vieta, kas man ir parubītu, ka viņš izrubītos, nevis viņu dzīvē izrubītu dīvo, cik es saprotu. Bet tur ir jāskatās, jo viņš ir fighters baigais, tur ir jādomā, vai viņam ir pīsaks nostādīts vai nav. Tur ir jāskatās, vai viņš var izrabīt vai nē. Un kāpēc viņš viņam... Sāk. Ja mēs tā baigi ejam galējībās, tad tur ir jāskatās, vai viņš var viņu izrabīt vai nevar. Jā. Vienkārši, ja viņš viņu var izrabīt, piemēram, ringā, tas sanāk, tad punchlineam nav spēkā apakšā. Bembis ar Nissanu un atpakaļ kaut kas tur paliek nothing, vai kaut kas tāds bija interesants. Kad Nissans otrādāk ir nothing. Tā kā nothing. Jā. Vārdu krājums tur šaurāks pa džīnsām bija. Jā, kad šaurāk. Es nezinu. Šeit ir piemēram, ja tu iedos 2-1 dzīvi vai 2-1 dībo, nevienam nebūtu jāapvainojās, jo viņi bija diezgan tuvi. Tas bija tuvāks battles nekā man likās, kad es pirmo reizi bracketu redzēju. Jā. Jo mums Leks, Uldona streamā toreiz iemetu to bracketu, pirms viņš bija vispār laikam, zināms vai kaut kas tāds. Okay. Mēs tur uzreiz jau varējām sadalīt, mūsu favorītus un tādā garā, un tad likās, ka dzīvi tur easy runs būs, piemēram. Karuči labi, es varu atdot dzīvi vienkārši, lai paskatītos, kā viņš pusfinālā uzvedīsies, zini? Vai viņš noturēs šito cilvēku expectations, jo cilvēki bija šī delusional, man liekas, tur nav tā, ka viņš ir pizdiec pacēla. Man personīgi Dībo patika labāk šitajā batlā vispār. Viņam progress bija jūtams vairāk nekā dzīve, piemēram, no iepriekšējā. Bet tā mēs skatāmies, ka viņam tur dzīve bija kaut kāda problēma ar veselību, tā kā tur viņš nav pilnā spēkā. Kroči, es nezinu, tās tricky battles, bet man patika abi džeki, normāli. Yeah, let's go. Bet, es esmu vairāk, es gribu reaktot uz Big Boy šītu vecīt, Leks, visi pārējie, tas man arī interesantāk bija šī. Mošku taisīsim strību, pirmo reizi skatīsimies kopā. Būtu labi, ja mēs to kopā darītu, jo savādāk tu jau esi dzirdējis un tev nav ko. Mēs varam tu vari atzīmēt savējos un pastīties, vai tev sakrīt ar maniem pančiem, ko es izrakstu. Jā. Sākumā likās, ka tas čels vidū, Jānis Kromiņš, bet tas ir pilnīgi random čeks kaut kāds. Tas ar tiem... Jānis Kromiņš no KK, no mūda, kas dzied, tā kā un repo. Ok, jā. Bet tas ir Veiders, es tā kā nedomāju, ka Veiders izskatīsies tā, tiem blondiem mantiem. Andrejs saka, ka Dievs, kas jūs going die versus me, jā, viņš pirms tam tur to sātanu iemet, un tad tu teiksi, saka, Dievs, kas jūs gan die versus me, jā, tas bija krūts. Tā normāli. Zini, ja kāds kādu šajā batlā uzvarēja, tad viņš uzvarēja ar 1 vai 2 punchline pārsvaru, ne vairāk. Es vienīgi zinu, kāpēc Grafman es gribētu Dībo. Labi, ok, viņš bija favorīts, man ir grūti. Tāpēc, ja man ir kāds favorīts, tad otram vienkārši jānogalina mans favorīts, principā, jā. Tikai daļa tā 3. raundā, ka viņš vienkārši bija, man liekas, īsāks, vai nebija viņam īsāks pants. Un otrs,
Kad viņš tās beigās kaut ko sapisās, zinu, pīzdu, jo tās sērijas, ko es man zai baljau, zinu, tā enerģija, kādu tu iedod tev beigās, kad es gaidu to, zinu, pēdējo vārdu, kas būs, ka tu pieliks punktu, batlam. Ja mēs skatāmies vizuāli un pēc tā potenciāli, tad, dzīve ir potenciālāks vizuāli un kā battle personāžs, piemēram. Jo Dībo noteikti tālāk par šitiem punchlineiem, ko viņš tagad močīja, viņš noteikti tālāk nevarēs, viņš vienkārši varēs uzlabot punchline kvalitāti. Bet šitas te dzīve ir diezgan jauns personāžs, un tur jāskatās, kāds ir viņam, cik sky's the limit, bet kur viņam tas sky's beidzās, zini. Mēs tagad baigi nevaram. Tā ir pirmā sezona, jāskatās, kā viņš pusfinālā pret, kas viņam pusfinālā iet? Leksiņš būs. Tur mēs redzēsim, no kā dzīve ir veidot, zini, Tā kā šeit ir vienkārši 1-2 punchline vairāk, mazāk, un kāds būtu paņēmis batlu. Es ceru, ka žūrī to pašu domā. Kāds vispār bija, es negribu žūrī klausīties, jo tas, jo mēs, kāds bija... Pagaid, kā tu dotu trešo? Tu dzīvi dotu trešo, ok. Cik bija raundos? Ko žūrī iedeva? Jā. Žūrijai steps iedeva tikai tāpēc, lai nebūtu 4-0, 3-1... 4-1 beigās bija, cik bija čāt? 4-1 vai 2-3? Es zinu, ka steps iedeva tāpēc, lai nebūtu 0. 3-2 es vēl saprastu, bet 4-1 tas ir delusional bišķi. Es saprotu, ka tur ir dzīve favorīts, ok, bet, ierakstiet čatā, lūdzu. Ja džekiem rausis, un viņi saprot punchlines, viņi klausās, viņas... Es nezinu. LV Grifs jautā, ko Grafmans domā par Dafiju? Leks pret Dafiju fināls. Tas 4-1 bija, tas ir delusional shit. Digmons raksta 4-1, jā. 3-2, es dotu 3-2, 4-1, tas ir absurds pilnīgākais. Bet, Krievijā arī bieži ir bijuši tādi absurdi žūrijas risinājumi. Jā. Varbūt ir tā, ka uz vietas izklausās bišķi savādāk, varbūt viņiem vajag... Zin kā, Krievijā ir tā, ka viņi žūrijas džeki iedod balsi vienu zālē, un viņu vienu balsi iedod paklausoties video ierakstā pēc tam, ka viņi salasās uz konsīliumu. Man jautājums, Grafman, kuram bija vairāk personīgāk? Ja mēs runājam tagad par battle kā tādu, kuram bija personīgāk? Kā tev liekas, es vakar aizmirstu? Dībo likās, ka Hintoja bija šī nopietnāk, es nezinu. Yeah. Es nezinu, tas ir kaumas jautājums, bet 4-1 off. 4-1, es nezinu, tas ir crazy, bet... Leksiņš saka, jebkurā gadījumā, playoffos tas ir papisiens, vienalga, vai iedod 4-0, Leks labi, pareizi raksta, vienalga, vai tas 5-0 vai 2-3, tu esi papisis un viss, Yeah. Vienīgi, cik objektīvi tu papis, tas ir cits jautājums. Leksiņ, piemēram, ja tu būtu zaudējis, tad es arī ietu, trakotu vēs. Es būtu Leksiņ pa Leksu. 52? Oh, shit! Paldies visiem. Paldies, kuri skatās. Gūsis saka, ja ir ļoti... Reku viņš arī raksta pareizi. Ja tuvs battles, tas it kā ir normāli, ka 4-1, jo cilvēkiem tas mini pārsvars, viņiem varbūt visiem līdzīgs, zini? Tas ir normāli. Tā it kā objektīvi spriežot visu ok. Bet es zinu, ka daudziem čatā patīk, ka daudziem bija favorīts dzīves, zinu. Vienkārši, tur jāskatās, piemēram, ja tev favorīts ir tavs favorīts, kā to pateikt? Tev jāskatās ir objektīvs battle, nevis uz to, kas ir favorīts. Es zinu. Jo ir kaut kādi battle noteikti, ka tev tas favorīts var underperformot, un cilvēks, kas tev nepatīk, var būt labāks par tavu favorītu. Es nesaku, ka dzīve nepatīk. Es nesaku, ka dzīve nepatīk. Dzīve krūtāk izklausījās, kad viņš iepriekš battloja. Es novēlsim to uz veselības problēmām, kas viņam bija. Novēlēsim. Jo viņš lielāko daļu noteikti ārstējās, viņam nebija līdz punchlineiem gan jau. Leks, es ceru, ka tu atriepsi Dībo šito, ka tu būs 5-0, Leksiņš tiek tālāk, pusfinālā. Stulbi ir tas, ka nevar baigi neko uzrakt par jauniem džekiem. Arī tas ir. Tev vienkārši ir jāparāda, cik tu labs punchline džeks esi un salīdzinājumu vairāk jāmuči, jo kaut ko atrast par otru džeku, tur ir baigi, tur, piemēram, kad Leks pret Burlaka močīja, Burlakam jau bija kaut kādi skeleti skapī, ko kaut kādiem super jauniem rūkījiem, kas tur galīgi ienāk pirmo reizi sezonā, viņiem tādu, man liekas, nav. Un ja viņiem tādi ir, tad to zina tikai kaut kādi bērnība čomi rajonā, un tev ir bez mazai tā kā detektīvs jānoalgo, lai tev
atrastu kaut kāds viņas bērnības džekus un atraktu viņu skeletus vaļā. Pagaidām, tas čats neskatās baigi lielais YouTube streamā, kā ir. Tev neko izdarīt vispār, tev vajag YouTube streamam to lodziņu, kur tu esi uztaisīt mazāku. Vēl mazāk, ok. Nu šis bija close battles, īsāk sakot, tur 1, 2 panči, vairāk mazāk, kāds būtu uzvarējis. Vienkārši no žūrijā laikam sanāca, ja tur ceru, ka žūrija pateica, ka bija tūs battles, jo battles bija reāli tūs. Vienkārši sanāca tā, ka lielākajai daļai žūrijas bija varbūt kaut kāds 1 vai 2 punchline, kas hitoja vairāk, varbūt enerģijas ziņā vairāk, tur kaut kas hitoja vairāk dzīvi nekā Dībo. Dībo, viņš ir bišķiņ kokains, viņam vajag atbrīvoties, viņam vairāk šovu vajag taisīt, tā kā viņš pienāca un ķipa purnāja, ielidoja, viņam tas jau bija kruti. Viņam vajag vairāk tādas lietas darīt, viņš varbūt nav tik ļoti atbrīvojies, varbūt viņš nav savā šķīvī pagaidām, es nezinu. Dība, un viņam bija jāgaita sudraba. Bet es zinu, kas vēl bija par... viņš pirmajā raundā teica par tiem santīmiem, un tas, zinu, kādā Gucci bija ar dzīvi kopā tie pāris santīmi. Es nezinu, vai Dībo ar sudrabu joprojām ir čomi, bet tas būtu mega flex, ja sudrabs stāvētu aizmugurē battle laikā viņam. Tad mēs redzētu, vai tā dzīve temperatūra mainītos pēc viņa punchline, vai viņš viņu varbūt izdomātu neteikt, vai tur sāktos kipišs kaut kāds, vai viņš kaut kādu ne īpaši pārliecinoši pateikt, ka viņš izliktu tos, jūs abus divus. Viņš tur teica, ka viņš abus divus izliktu batlā laikam. Sudrabs jau nav baigais batlers, viņš vairāk ir repaks, viņš ir izpildītājs battle tēma. Bet pēc sudraba komentāra liekas, ka šitas tevi, ka viņam likās, ka Dībo pacēl, ne? Dībo jau ir ķipa sudrabu fam, viņš ir viņa tajā, viņa tajā krū.